Мы в боксах работаем, и на трассе работаем, но надо возвращаться к Альме на трассу, нет? Ну, хоп, на легенде нельзя, надо потихоньку работать. 3 сезона пропустить дает знать о себе. Хороший старт. В последней позиции вроде бы пробился на 5-ю позицию. И на втором повороте россиянин выбил меня. Ну, я без претензий, это гонка, но надо быть аккуратнее. Он просто не мог остановиться и остановился об мою машину. Viens no lēnajiem izdomāja, ka jāveic apdzīšana. Nu, kā jau sacensībās gadās, notika incidents. Priekšā uzgriezās mašīna un nebija kur sprukt. Nācās knapi pieskarties tai leģendai, kas man bija priekšā. Un tādējādi mašīna mums ir drusku jātaisno tagad. Es tur turējos kā mācēju, nav jau braukts gadu un vēl nesanāca kvalifikāciju nobraukt, treniņu vienu izlaidu. Bet, nu, bija ar ko pacīnīties maz ar Johiju, mēs tur pamačojāmies, es tur tādas kļūdas sadarīju, tāpēc vienu vietu atpakaļ. Nu, es tur baigi aizšļots garām pa akmeņiem, bišķi palēkāju. Tā kā man vēl paveicās, ka es tiku līdz galam. Man baigi labi gāja, likās tulītās viss varēs apdzīt. Turpat bija Timaks, jau līdu garām. Celko arī turpatās bija, domāju, ka tulītās varēs līdz garām apdzīt, bet gāju aiz Ultas stūmiņu un sanāca, ka stūma pa ilgu un stūma arī līkumā. Un tāpēc Ultas tagad atmet gāzi, es atsitos un saslīdēju. Tikai tāpēc tā sanāca, tā kā nevar tik tālu stumt, tā kā aizstumt. Es tā īstenībā un cerēju, ka man sanāks atrauties. Es uzstādīju tādu spiedienu riepās, ļoti labu priekš atraušanos, pirmajos 4 apļos. Bet pēc tam sākās kosmos, jā. Man sāk slīdēt pakaļa, sāk slīdēt priekšu, pastāvēties nesanāca. Bet, nu, galā sanāca. Nu kā, finišēja pirmais. Nedomāju, ka viņam bija kaut 1 grams pārspēks par to visu. Vienkārši, jā, viņam bija ideālāka vieta, pēdējā apliņš aizgāja 2, es aizgāju 3. Nu, līdz ar to 2 vietām pakāpt ir daudz grūtāk nekā viņam vienkārši apdzīt vienu un piesakt. Viss bija elementāri. Tā kā gājām, darījām visu, ko vajadzēja. Daudz kontaktu cīņas, ātrums bija, nu, jābrauc tālāk. Не мой день, не моя машина, все, ну просто не мой уикенд. И опять встреча с тем же россиянином. В первом заезде он мне заднее колесо выбил, во втором заезде переднее колесо выбил. Ну, хорошие ребята, но не важно, гонка есть гонка, что там. Надо возвращаться потихоньку на своей машине. Будет своя на следующий сезон, обязательно. Nogulēju startu. Cīnījos un centos nākt klāt, bet viņi izmantoja taktiku krūjot viens otru un pagāja tas no manas nost. Un tad, kad viņi sāka cīnīties, tur atgula šīs 2 vietas un turpināja braukt, vispārēji jau bija gabalā. Un nevar teikt, ka esmu baigi priecīgs un baigi bēdīgs arī neesmu, jo viss vesels, viss tehnika kārtībā un varam gatavoties Somijai. Sākumā es dabūju tādu pašu apļu laiku tā kā pirmie. Tad pēc pāris apļiem jau bija pussekundi lēnāks un beigās mums vairāk kā pussekundi. Sajūtām vienā vietā visu laiku aiz elkoņa izejā, es zaudēju un neko nevar padarīt. Mēģinu tā, mēģinu savādāk, tikai tā atpaliek. Nezinu, iespējams kaut kas salūst, kaut kas ieplūst, kaut kāds puses parādījās, nezinu īsti. Skatīsimies. Slāpju pieri līdz galam, nu, bišķiņ jau satrakojos, zin kā. Gribās ātrāk, bet, nu, ok. Mums pietrūk 2 minūtes, lai mēs kvalifikācijā paspētu kādu aplu uzbraukt. Un lai nebūtu no beigām jābrauc, jo tur džeki arī, nu, tādi baigi daudz vietas neatstāja, nu, startā. Ātrums ir, viss noteikās. Šovu uztaisījām cilvēkiem, pašiem var patikt, nu, viss kārtībā. Vinnē, zaudē, nu. Ne tajā vietā gadījos pēc tiltiņa, tā kā gāja garām, nu, Konstantīns piesedz iekšmalis, mēģināja pārmalu vēlāk tā kā nobremzēt, bet, nu, tik vēl nobremzēja, ka izslīdēja ārā un viņi ap 2 iekšmalu aizbrauc. Nu, jā, 3. vieta, nu, taču viss ir kārtībā. Jā, man tur bija speciāla taktika. Es to izstrādāju gonkas laikā un labi, ka man izdevās. Tur jādomā strateģiski un jācīnās. Tur, ja tu brauksi tā, kā es darīju tagad 2. braucienā, ja tu brauksi 1. visu laiku, nebūs 1. nekad. Vajag izdomāt kaut kur palaist cilvēku, lai pēc tam atpakaļ viņu apdzīt.